Ho! Labvakar, dāmas un kungi, labvakar skatītāji tiešraidē. Šodien esmu atnācis palīdzēs ar dažiem brīnumiem, bet kā nu nekā kino arī ir mana sirdslieta. Un pirms es ķeros pie trikiem, vēlos jūs visus hipnotizēt. Jā, burtiski ar vienu acu skatienu, jūs visi tikāt apburti. Sakiet, lūdzu, vai jūs jutāt maģiju? Nejutāt? Jutāt? Nu, kāds varbūt vairāk, kāds mazāk. Tad iztestēsim, vai maģija ir jūs visus apburus. Es palūkšu visiem iztiet rokas priekšā, cik vien tālu varat. Ja rokas ir aizņemts ar kameru, tad atbrīvojiet tā uzmanīgi. Nu, lūk, pagriežat īkšķus uz leju. Jā, šādi te ļoti labi. Ideāli, jā. Sakrustojiet rokas. Jā, sakrustojiet arī pirkstus. Ļoti labi. Papildu solītis, izdarām šādu kustību un izstiepjam rādītāju pirkstus. Tik tālu es skatos, ka kreisajā pusītē iznāk labāk, bet tas nekas. Un ar nākamo soli mēs noteiksim, kurš ir un kurš vairs nav aburts. Es palūkšu visiem pielikt pirkstus pie rādītāju pirkstus pie deguna un bez to atlaišanas to degunu izdarīt tāpat kā es, šādi te. Jā, un jūs varat savā starpā novērot, kuram izdevās, kuram neizdevās, jā, kurš ir aburts, kurš nav. Ļoti labi, ļoti labi. Skatos, ka lielākā daļa nesanāca. Ļoti labi. Ļoti jauki. Tā. Nu ko, mēģināsim iztestēt kādu no maniem jaunumiem. Es palūkšu. Tā. Palūkšu, godātais, vai jūs varētu iedomāties vienu karali? Bet nevis Enriko 4., bet jebkuru kāršu kavas karali. Ja? Tas var būt pīķa, krēča, kāra, ercens. Pagaidām paturēt to prātā, es tikmēr nolikšu šeit tādu zeltā ploksnīti. Un tikmēr ķeršos pie nākamās lietas. Dāmas, kurām ir gredzena, vai jūs lūdzu varētu pacelt savas rokas, lai es redzētu jūsu gredzenas. Ļoti jauki, kāds jums ir, jums arī ir. O, jums arī parādi. Nu, skaisti, jūs man varēsiet palīdzēt? Nē? Jā? Nu, nāciet ar visu gredzenu. Tad arī aizņemsimies. Jā. Prieks iepazīties. Dante, kā jums vārdā? Kristija. Kristija, vai es drīkst aizņemties jūsu gredzenu uz momentu? Vienu. Jā, kur te ir vīrs, vīra atļauj vai? Nē, droši, uz atdošanu, iespējams. Jā, droši, un es jums ļaušu pašai noņemt. Jā. Un darīsim tā. Jūs varat pasaukt palīgā. O, kāds skaists ir Imatiņš. Varat pasaukt kādu palīgā, kurš jums palīdzēs. Re, kur kāds liela, tas arī jūsējies? Jā, super. Ne? Nav, es domāju, visi vienā vietiņā. Nu, lai pasaucat kā. Vai tu vēlies mums palīdzēt? Nāc, nebaidies, un tā palīdzēs. Super, nostājies šeit. Super. Tā, es pagriezīšu gradzenu otrādāk šādi te. Jā, kā tev vārdiņš? Levs. Kā? Levs. Levs un? Kristija. Kristija un Levs. Jā, tātad skatāmies. Paliksim gradzenu šeit apakšā. Tā. Ļev, vai tu vari lūdzu pieturēt gradzenu šeit? Neatlaid, turi, stingri. Jūti gradzenu? Jā? Jā, ļoti labi. Un tikmēr jums es uzticēšu dāvanu, ko es glabāju no pagājušajiem Ziemassvētkiem. Tas ir kaut kas īpašs, kaut kas kastītē. To es uzticēšu jums rokās, uzliekat otru roku virsū. Ļoti labi. Un tikmēr es tev uzticēšu īpašu uzdevumu uz 3 laist gredzenu vaļā. Labi? Ok. 1, 2, 3. Laid vaļā. O, paga. Vai jūs varat pakratīt kastīti? Tur kaut kas grab. Vai jūs varētu noņemt pirmās gumijas? Pārbaudīsim, kas lācītim vēderā. Jā. Es ņemšu gumijas, jā? Jā. Tā. Jā, un, dāmas un kungi, kastītē ir vēl viena kastīte. Jā, varat parādīt arī skatītājiem, kas neredzēja gan labajā, gan kreisajā pusītē, jā, ka tur iekšā ir vēl viena kastīte. Paldies! Nu, ļoti labi, tad vērsim vaļā arī otru kastīti pareizi. Jā, un skatīsimies, kas tad ir. Šajā otrajā kastītē latviešiem ir teiciens. 3 lietas, labas lietas, tādēļ arī šeit iekšā ir vēl viena kastīte. Jā, tieši tā, kastītē. Nu, ko? Pārbaudīsim, kas ir trešajā kastītē. Šoreiz vēlējos pielikt kādu īpašu odziņu finālam, un tas ir kaut kas īpašāks. Tas ir, varat parādīt visiem, aizsiet samta maisiņš. Aizsiet samta maisiņš, jā, es pirms kastītes. Kurā iekšā vajadzētu būt? Un uztaisam mazu, un ir gradzens. Paldies jums liels. Paldies. Pagaidiet, jūs bijat superīgi asistenti. Vēlos jums uzdāvināt itāļu šokolādi Ferrero Rocher. Es atvainojos, laikam es būšu pa ceļam mazliet apēdis. Tā. Ferrero Rocher! Jā, burvju šokolāde, kura paliks arī jums kā maza piemiņa par šo dienu, ka palīdzēt. Tas tev nerādi, nevienam nerādi. Tā, un tas arī jums. Jā, paldies tā.
Paldies jums! Nu ko, esam atgriezušies atpakaļ pie jautājuma, ko es uzdevu pirms šī trika. Vai jūs joprojām atceraties karali? Negribat pārdomāt? 100% esat pārliecināts par savu izvēli? Jā, ļoti labi. Tad, redziet, atstāšu šeit aploksni, jā, lai viss godīgi. Protams, es varu nolasīt jūsu domas, bet skatītāji nevar, tāpēc. Vai jūs varētu lūdzu skaļi pateikt visiem skatītājiem, kas bija karalis, par kuru jūs domājāt? Pīķa karalis. Pīķa karalis. Jūs negribat mainīt uz Ārcena Kreiča karali? Nē? 3, 2, nē. Nu ļoti labi, jo kā es arī minēju, šeit man bija mazs pareģojums, un dāmas un kungi šeit iekšā ir... Visi 4 karaļi, tieši tā, jā, vai ne? Nu labi, tas nebūtu brīnums, ja no visiem šiem 4 karaļiem vienīgais karalis, kurš ir pagriezts, ir Pīķa karalis, jā. Tikpat labi tas varēja būt arī kāds cits, varēja būt Kārava karalis vai arī Pīķa vai Kreiča, nu jā, kas to lai zina. Jūs izvēlēties arī starp citu vienīgo karali, kurš ir zilai, es gribēju teikt, zilā kārts no visām pārējām, kas ir sērkanas, jā, kas arī ļoti veiksmīgi. Tāds veiksmīgs dienas noskaņojums. Nu ko, pamēģināsim iztestēt kādu spēka prasmes. Tas man ir tāds jauns tests, kurā es pielietoju interesantus priekšmetus. Bet pirms tā palūksim tā, kurš mums te tāds pozitīvi noskaņots. Tā, jūs godāties, jūs pozitīvi izskatāties? Nē, aiz jums. Jā. Nē, labs ir, izmēģināsim jums ar kādu jociņu. Bet pirms šiem baloniem, jā, es iepazīšos, Dante, kā jums vārdā? Andi, prieks, droši nāciet. Tā. Andi, jums, es uzticēšu redzēt, šeit ir tāda slēdzene, tā slēdzās ciet un vaļā, varat droši kārtīgi pārbaudīt. Jā, paldies. Nu, lūk, un... droši. Kārtīgi aizslēdzat, atslēdzat, un tad, kad jūs to esat izdarījis, tad droši varat izņemt, aiztaisīt slēdzeni ciet un izņemt atslēgu. Ļoti labi, slēdzeni varat ielikt šeit glāzē. Jā? Ok. Un mēģināsim to izdarīt uz 3. Apsaksim šo slēdzeni un cik vien ātri iespējams. Ātrākais triks vēsturē. 1, pārāksim mazliet šo pusi, cilvēku neredz. 2 un 3. Hop. Mums ir kaut kas noticis un iespējams arī ir redz slēdzeni pārgājusi citā neiespējamā vietā. Vai es varētu lūdzu pārliecināties, ka tā ir tā pati, es atlaidīšu, vai tā ir tā pati slēdzeni? Varat arī atslēgt, mums taču ir atslēga. Un... Ir ideāli, paldies jums, paldies. Bet tas nav viss, tas bija tikai, lai jūs iesildītu. Tas bija, nu labi, pasauksim arī kādu citu dažādībai. Rekur godātais, jūs smaidat, jā, jūs smaidat, nāksiet man palīgā. Vai arī rekur, kas sēž krāslā, kāds no vīriem, patestēs, nē, jūs tāds, ok. Introvertāks, prieks iepazīties, Dante. Patīkam, Gvido. Gvido, kā jūs redzat, man ir oranžs, dzeltens un zils balons. Gvido, droši izvēlēties jebkuru dzelteno balonu. Tad jau zilo. Labi. Ļoti labi, un vienu balonu priekš manis, kurš tas būs dzeltenais vai oranžais? Oranžais. Oranžais, ļoti labi. Redziet, Gvido, šie baloni ir kārtīgi jāiestāj pirms pūšanas, tāpēc nebaidieties tos kārtīgi iestaipīt. Atcerieties, jo labāk, jo kārtīgāk, jo labāk. Tieši tā. Gvido pareizi, viņāk ļoti labi iestaipīt, jo pēc tam būs svarīgs solis, ja, ko nevar palaist garām. Ļoti labi. Tagad, Gvido, redziet, man skolā mācīja, kad 1,5 metrs apmēram tik garš. Cenšamies šo balonu nepūst garāku par metru, ja, tā kā droši varam sākt vienlaicīgi. Jā, kā es jums minēju, metrs ir apmēram no pirkstu galiem līdz plecam, tā vismaz man stāstīja skolā. Protams, ir dažādi veidi, kā mērīt. Nav teikts, ka tas ir visējošākais, bet... Jā, Gvido, droši varat sākt pūst balonu, jā. Jā. Jebkurā brīdī, kurā es tikmēr pastāstīšu, tātad, kā jums tur arī sokās, nu tātad var sakot, varbūt dažādi veidi, var arī no potītēm līdz vidu. Gvido, nē, ziniet, ok, es saprotu. Darīsim tā. Kārtīgi jāiestāt, nē, Gvido. Man būs vienkāršāks uzdevums, kur es aizņemšos no jums balonu. Pamēnamies vietām, es jums palūkšu zvanīt zvaniņu 3 reizītes, un tad es arī būšu uzpūts balonu. Jā, zvanam zvaniņu. Gvido, zvanat zvaniņu, jā. Gvido. Labi, nē, Gvido, nekas atstājot uz galda. Mēdz gadīties. Droši atstājot. Jā. Tā, varbūt patrot šos te. Tagad jau ir skatījums. Nē, es skatījos. Es vienkārši nolikšu. Ļoti labi. Tā, sakiet, lūdzu, kurš balons jums patīk labāk? Zilais vai oranžais? Ļoti būtiski. Oranžais. Ļoti labi. Jo, kā es jau tieši tā, skatītājiem dod brīvu izvēli. Brīvu izvēli pakļauties manam ieteikumam. Nu, lūk, mēs visi esam redzējuši, kā kāds balons kultūra meistars taisa sunīti, ja, šis ir sākums sunītim, vai ne? Bet man personīgi liekas, te ir vienkārši un garlaicīgi dzīvnieki. Savukārt es esmu iemācījies taisīt 10 dažādus eksotiskus dzīvniekus, un šodien jūs man palīdzēsiet uztaisīt vienu aiz muguras 10 sekundēs. Jūs esat gatavs? Palīdziet man skaitīt? Jā? 1, Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ir, dāmas un kungi, Tanzānijas čūska. Tas ir arī mans bīstamais dzīvnieks video, tā būs dāvana jums, pieskaņojās kreklam. Čūska baig labā. Jā, ideāli, vai ne? Paldies, Guido, paldies, tas būs tāds māju ceļa suvenīrs. Redz kā, sanāca. Oj, tā. Nu ko, bet, protams, tas bija mazs jociņš, jānodemonstrē, ko es patiešām protu taisīt no baloniem, tādēļ maestro! Tā. Hey! Wow! Wow! Nu ko, dāmas kungi, tagad otrā daļa. Nē, šodien ir pārāk daudz bērni. Laikam kādā citā korporatīvā pasākumā. Jā. Nu ko? Jā, atstāsim te. Jā, nu ko, ja Guido jūs vēlaties. Jā, varat arī parādīt, jā, pēc tam prasmes, jā, mākslā. Labi. Pienācis laiks mazliet veldzēt slāpes. Un es atļaušos parādīt triku, kurus rādīju 8 gadu vecumā. Un tam pietiek ticēt brīnumiem. Tā. Izmantosim pienu un avīzi. Jā. Wow. Nu labi, tas tāds iesildošais joks. Jūs gribat redzēt, kas ir aploksnē? Nu, avīzē? Jā? Nu labi, es atļaušos jums parādīt. Tikai jums kā aploksnē nekā nav, un balons arī, piens arī ir pazudījis. Došu. Jā, viss piens ir pazudījis. Mežik. Starp citu, es vakar biju pie zīlnieces. Jā, kurš vēl ir bijis pie zīlnieces? Ir kāds? Jā, ļoti labi. Viņa man vakar lasīja roku, viņa teica, jūs būsiet nabaks. Es teicu, kas pēc tam? Pēc tam jūs pieradīsiet. Nu, tā arī mēdz būt. Saka skarbo patiesību, nesaka, kā ir. Tā. Labi, un noslēgumā, dāmas un kungi, vēlos jums parādīt kādu triku, kuram es veltīju gan sviedrus, gan asaras, gan nervus. Un tādēļ mums vajadzēs kādu rūdītu personu. Pārbaudīsim, kādi jums nervi. Nu tā, es saprotu, apmēram. Tā, vēl kāda sieviete. Jūs cienītā? Vai es varētu lūdzu pacelt roku? Pacelt roku mazliet augstāk. Mums ir brīvprātīgais. Jā, nāciet, palīdzēsiet. Es parasti cilvēkiem jautāju, kā jums ar nerviem, un tad saku, jūs varat izvēlēties kārti. Redz, ļoti labi nervi, viss kārtībā. Bija maz reakcija, bet viss kārtībā. Nāciet, jā, droši, prieks iepazīties, Dante. Linda, prieks. Tā, redziet, Linda parasti iluzionisti piespiež izvēlēties kādu kārti, lieko domā, ka tā ir brīva izvēle. Šodien, Linda, jūs droši varat no visām šīm dažādām kārtīm, ja? Jūs varat droši izvēlēties jebkuru, kas ir pirmā, kas ielēc redzes lokā. Nu, labi. Darīsim tā, es mazliet lauzīšu noteikumus. Jūs droši varat izvēlēties kādu kārti, kas jums patīk uz tām skatoties. Ja? Kā varat paņemt, kur jūs gribētu arī parakstīt. Jā, droši.
Šeit es arī uzticēšu marķieri. Un Linda palūkšu lieliem salasāmiem burtiem uzrakstīt vārdu, uzvārdu, kredītkartes, pinkodu un blakus smaidiņu. Labi, Linda, jūs droši varat rakstīt jebko. Tas varbūt tiešām kaut kas tāds, ko tikai un vienīgi jūs varat atpazīt vai smaidiņu zīmējumus. Es tikmēr neskatīšos. Ja? Tā kā droši varat izpausties, parādīt visiem skatītājiem un tad padot man arī ziņu. Uz šīs pusītes. Jā. Jā, tos cipariņus labi salasāmus. Un tad, kad jūs esat parakstījusi, palūkšu kārtu parādīt skatītājiem, lai skatītāji arī iegaumē uz momentu. Ir jau darīts ļoti labi. Tad es neskatos, palūkšu marķieri. Jā, mēdz gadīties arī tā. Tā. Un sakiet lūdzu man stop, kurā brīdī, kurā vēlaties. Varat likt šeit apakaļ droši. Un tad, jā, apseksim arī pāris reizītes pārmetot pāri. Ļoti labi samaisījām. Un Linda, jūs man palīdzēsiet. Tādēļ, ka šis ir bīstams triks un kādreiz man bija asistents, bet tagad nāksies, ka jūs man palīdzat. Jā. Pabīdīšos tā. Kas tās ir? Tās ir vidēji izmēra dzīvnieku lamatas. Un kā viņas strādā? Vārds sakot, šī ir maza instruktāža, tā lai apmēram jūs zinātu sistēmu. Šo galu parasti iesprauž zemē. Tad tiek atvērts atsperveidīgs spiediena mehānisms. Ja? Un tad ar tādu mazu metāla mēlīti visas šīs lamatas tiek aktivizētas. Ja? Un, lai parādītu, kas notiktu, ja tajās iekļūtu nepareizie pirksti, šeit man ir apmēram 20 spageti. Ja? Tas ir apmēram kā skrīmslis starp mazo pirkstiņu, pirmo un otru nodalījumu. Jā, tāpēc mums ir Linda, kas mums palīdzēs. Jā, uztaisim aplausus Lindai. Jā, drosmīgi. Jā. Tā, labi. Okay. Un vēl viens lūgums. Jūs jau gaidījāt, jā? Nu labi, Linda, tomēr tad arī ņemsim lietāšu apsē. Vai jūs varētu lūdzu to pielikt pie acīm un pateikt, jā, jums, un vai jūs varētu pateikt, vai jūs redzat tam cauri? Pielikt pie acīm, vai jūs redzat cauri? Redzat? Neredzat? Ja? Nu, ļoti labi. Tad, labi, Linda, nekas. Palūkšu aiziet. Nu jā, tāpēc palūkšu cieši aiziet acis, es mazliet pietupšos. Jā, droši. Jā, un vēl vienu mezliņu. Tā, lai es varu atciet visam. Jā. Ļoti labi, jā. Vēl viens lūgums. Linda, ietestēt. Jā. Nē, materiāli, labs materiāls. Redzat, tāds spīdīgs lēns. Es palūkšu satvert savu labo roku. Un tas ir ļoti būtiski novietot to, kur ir ķēdes sākums. Ja? Kurus sprauž zemē. Ja? Jā. Labi. Jā, es palūkšu pastāvēt tuvāk labāk lādei, ja nu gadījumā es stipri atvēzējos. Un, ja nu gadījumā kaut kas aiziet greizi, es palūkšu atcerēties 3 lietas. Tas ir 1, 1, 3. Nav sarežģīti. Labi, tā, jā, es ceru, ka nav tā, kas var trāpīt. Nē, jūs varat stāvēt pie lādes. Jā, labi. Jūs tikmēr varat 2 solīšus atkāpties uz aizmuguri. Katram gadījumam. Labi.
Wow. Vasals mākslas darbs, dāmas un kungi, Kreiča karaliene. Paldies, Linda. Tas paliks kā suvenīrs. Un paldies par dalību. Viss vai veseli, viss kārtībā. Un paldies arī jums, dārgie skatītāji, par kopā būšanu. Lai jums brīnišķīgs vakar turpinājums Riga Pro 2024. Iespējams, tiekamies nākamajā gadā. Paldies jums. Mans vārds ir Dante. Paldies.